Šodienas video jums būs iespējams apskatīties, kā braukšanas eksāmenā gājas Signai. Viņas maršrutā iekļāva vēl divas ļoti viltīgas vietas, kuras līdz šim nav bijušas nevienā no video. Tie, kas ir skatījušies pēdējo video ar Ediju, noteikti domā, kā tad viņam gāja braukšanas eksāmenā. Pirmdien viņš to kārtoja, un viņam izdevās viņu nokārtot ar pirmo reizi. Braucam Valmiera Rīga. Paldies Ronaldam. Droši visai pie Ronalda mācīties braukt. Ronalds vislabākais instruktors. Paid promotion. Viss kārtībā diezgan tālu esam tikuši. Kas pašlaik sarežģītākais? Laikam piešauties pie mašīnu atšķirībām. Mācījos ar golfu, braucu ar BMW tagad. Pareizi izvēle. Bet kopumā super. Pārliecība daudz lielāka nekā noteikti varbūt bijusi ar iepriekš. Tik tiešām paldies Ronaldam par visu, ko viņš man iemācīja. Ļoti augsts novērtēju. Un es tiešām biju no tiem, kas domāja, tāpat kā Oskars, kas man sēž blakus, domāja, ka man nekad tiesības nebūs. Bet rekā sanāca pirmā reize. Valmierā nemaz nebija jāmācās. Tev arī bija pirmā apdzīšana, ja? Pirmās, jau 2 vai 3. Super. Jā, super. Ar svešu mašīnu braucam Rīgā, ja? Jā. Tad tālāk uz kurieni? Tā no sākuma brauksim uz Akropolu, pēc tam aizbrauksim līdz Olēnai, paskatīties, kā sieviem bērniem iet. Un tad jau vakarā dodamies atpakaļ uz Valmieru, turpināt iesāktos darbus Valmiera fitnesā. Brauciet visi ciemos! Ei! Daudz pēdējā laikā jautā, kā tad iet ar projektu, un projekts pamazām iet uz priekšu. Es ceru, ka vēl kāds mēnesis, pusotrs ir palicis, lai to tiešām varētu palaist jau gaisā. Šobrīd testējam jau maršrutu ierakstīšanu. Un viss strādā tā, kā tas bija paredzēts. Interesantākais būs tas, ka visi vietu video, kas būs sataisīti pa dažādiem krustojumiem, ierakstot šo maršrutu, tiks identificēti un katram lietotājiem parādīsies, kuras vietas viņš savās braukšanas nodarbībās ir izbraucis. Līdz ar to katrs varēs sekot līdz savam progresam un saprast, kuras vietas viņš ir izbraucis, kuras nav. Būs iespēja arī atzīmēt vietās, lai profilā pēc tam parādās kaut kāds konkrēts krustojums, kuru tā kā gribētu izbraukt. Un tādā veidā tu varēsi principā organizēt savu apmācību. Un ja arī instruktors, teiksim, nebūs aizvedis šo vietu, tad tiem, kam ir iespēja, pieņemsim, paralēli izbraukt ar senčiem vai ar draugiem, tad pilnīgi mierīgi varēs aizbraukt un iemācīties šo krustojumu vai šo manevru. Drīzumā varēšu jums jau parādīt, kā izskatīsies interaktīvie video, kuri būs pa visiem rajoniem, Ziepniekalnu, Āgenskalnu, Maskačku, arī Krasta iela. Un šos video skatoties, būs visu laiku jāatbild uz jautājumiem, un tad, kad tiks noskatīts viss video, tad beigās parādīsies visas pareizās un nepareizās atbildes, un līdz ar to varēs iziet katram jautājumam cauri. Bet ar laiku arī šie interaktīvie video būs pieejami tikai nevis par Rīgu, bet arī par citām Latvijas lielākajām pilsētām. Un man ir daudz dažādas idejas, kā šos interaktīvos video izmantot figūras apmācībā un citās lietās. Bet tagad ķersimies klāt Signas braucienam. Ja esi gatavi, tad braucam. Brauksim pa labi. Tas statīvs ķipa salieksies kaut vai daļ tā. Es iebraucu un es tādu pats pareiz GoPro ir augšā. Ja viņš salieksies, tad neko tad pazudīs tās. Tu vairs tā kā čekot telefonu. Viņam ir stulbi tas, kad
Tā nav tā aplikācija GoPro, kas Ir, čekā. bet tad, kad tu filmē ar šo augšējo kameru, viņš nerāda, ko tu filmē, tikai tu pa 360 filmē. Piemēram, GoPro visiem es varu pieslēgties un redzēt tieši tā. Ar tam es nevaru. Pagaidām vēl stāv valsts ceļā. Raksim krustojumā pa kreisi. Malacis pēdējā brīdī pamanīja. Raksim regulējumā pa kreisi, un pie pirmās iespējas apgriezīsimies. Pēc tam brauksim uzreiz pa labi. Tērtis. Tur nevar redzēt aiz tiem krūmiem. Koks priekšā tagad. Amazing. Tālāk. Viņš tā čepiņ. Pa labi? Raksim pa kreisi. Raksim pa kreisi, un tad regulējumā arī pa kreisi. Jā, tagad būs pa kreisi, jā. Divi kreisi, jā. Raksim regulējumā pa kreisi.
rupjāši tā nav kļūda, bet tev ir jāgriežas tuvāk. Jā, jo problēmas būtu, tad, ja tev tuvāk būtu bijis mašīnas, pēc kāpes iet pa kreisi.